Nu, tagad es no tā labi, nu, ierakstīšu mums iet, bet, nu, tiešām mēs varētu, pilnīgi izlidoju no galvas, ka mēs varam sākumā vienkārši sarunāt. Visi, kas esam, ka mēs taisam ierakstu un tad sūtam nerindotā saitē YouTube video ģimeņu skolu apvienībā tieši tiem cilvēkiem, kas bija, kuri vēlās vēlreiz paklausīties vai tā kā bija jāatslēdzās kādā brīdī. Ja? Vai nē, Elīna? Mēs tā varam darīt. Labi. Nu, Amanda, kā jums iet? Vecākā meitiņa jau ir skolas gaitas uzsākusi. Nu kā, nu tur skolas. Jā, es tā saprotu, ka mums ar skolu vispār neviens nedraudzējās. Īpaši šodien. Mums ir otrā klase meitiņai, un brālis ir sagatavošanā. Tā, bet mums ir tāda interesanta pieredze. Viņa sāka 6 gados, jo viņa ļoti gribēja flautu spēlēt. Un mākslas un mūzikas skolā tur viņa bija gājusi jau tādos sagatavošanas māksla, mūzika, deja. Un tad teica, nu, nākošais gads pirmklasnieki var spēlēt flautu. Un viņa ļoti, ļoti gribēja, bet viņai bija tikai 6 gadi. Un tā, kā mēs aizgājām, mēs vēl nebijām domājuši iet 1. klasēs, tieši klausoties tās citas mammas, kuras ieteica labāk ar 7 gadiem un tā. Es tā arī gribēju ar 7 gadiem, lai ir tā, nu, nobriedušāka vairāk un tā. Bet viņi to flautu gribēja spēlēt, un mūzikas skolā pateica, ka tur nevar, ja neiet skolā, tad nevar iestāties tajā flautas spēlē. Un tad mēs vienkārši pēkšņi ielicām tajā 1. klasē, un mēs ielicām mājmācībām. Un, nu, tā viss bija labi, bet viņai, nu, ļoti izteikti ir tas, ka diezgan grūti mums tādu sistemātiku uztaisīt. Un tad, nu, ka viņa grib mācīties, tad, kad viņa grib. Un pamatā visa tā darbošanās mums ir bijusi tāda, visu to 1. klasi mums tāda vadīta, bērna vadīts mācību process. Un vispār jau ļoti labi viss bija. Vienīgi man bija pašai tāds stresiņš, kas skatos tajos papīros, ja, kas ir jāapgūst un visas tās lietas. Un es saprotu, ka mēs varbūt neejam pēc plāna vai, nu, neejam tik ātri uz priekšu, kā vajadzētu, vai, nu, kaut kādas tādas lietas, kur man tā kā bija drusku bažas, vai mēs to apgūsim. Ja cevišķi man tāds šoks bija, kad es pati gāju skolā, ja, tad man likās, nebija tik daudz visa kā jāmācās, kas tagad ir daudz ātrāk, visu, ko vairāk dod iekšā. Un tad man likās, jā, vai mēs apgūsim to visu. Un diezgan grūti man bija to ritmu uzturēt, tā, ka es izlēmu, ka šogad mēs esam tā kā tālmācībā. Bet mums tāda diezgan brīva tā tālmācība ir arī, nu, principā mācamies savā stilā mājās. Protams, ir tie tālmācības. Amandiņa, kurā skolā? Mēs esam Universum, tā Valmierā. Jā. Nu, skolotāji, teiksim, reizi nedēļā ir pāris nodarbības. Nu, trešdienās mums ir kādas nodarbības, ko skolotāji izstāsta jauno tēmu un pastāsta, kādus materiālus tur var apskatīties, kur labāk tur, vai tur uzdevumi LV kaut ko papildīt, vai mācību video, vai kaut kas. Un tad meitiņai ir tāda motivācija, viņa uzreiz tos mācību video noskatās, un tad mēs pārunājam to tēmu, izrunājam. Un tad es tā kā cenšos klāt kaut kādus radošos materiālus, kaut kādus Montessori, nu, kaut ko, ko es uzzinu, ko es atrodu, ka mēs tādā radošā veidā pamācamies. Un, nu jā, un tas mūs notur kaut kādos grožos, un man mazāk stress ir. Vienīgi, nu, citreiz ir tā, ka mēs novalkam arī tomēr garumā, jo viņai ir, es jūtu to, par cik viņa ar 6 gadiem sāka. 1. klasē es to tik ļoti nejūtu, bet tagad 2. klasē es jūtu vairāk, ka viņa tomēr nav tik emocionāli gatava. Un ir brīžiem tā, kāpēc man jāmācās, kāpēc brāļi nemācās, ja viņi grib spēlēties ar brāļiem, jo, nu, viņi ir vecākā, ja, un tad tie brāļi ir jaunāki, un tad brāļi spēlējas, un viņai redz jāmācās tagad vai jāpilda darbiņi vai kas, un tad viņa tā kā, nu, jā, es jūtu, ka nav tik motivēta. Bet vēl es domāju, man vajadzētu vairāk piestrādāt pie tiem. Tev viņa ir vecākā, bet man, piemēram, šajā vecumā ir vidējā. Un kad vecākiem īstenībā daudz ko izsaka, tev jau liekas tavs lielais bērns, ja? Bet tas bērns ir maziņš. Vēlēties.
Jā, un tas ir, un varbūt arī tad, kad ir, teiksim, lielāki brāļi un māsas, tad tas mazais, nu, tas 6-gadnieks, teiksim, viņš skatās, tie mācās, viņš arī grib mācīties. Bet, piemēram, tagad man ir vecākais bērns, nu, 7, nu, jau ir 8 palikuši, bet viņa skatās, ka tie brāļi spēlējas, un viņai negribas mācīties. Jā. Bet, nu, man arī varbūt vairāk ir jāpiestrādā arī pie tā, nu, pie tās vides iekārtošanas. Es ļoti gribu iekārtot tādu vidi, kurā gribas mācīties, jo mums šobrīd ir mākslinieckais bardaks rīktīgs un arī nemākslinieckais. Bet gribētu iekārtot to vidi tā, ka tiešām, nu, tā kā pēc tā Montessori metodēm, redzu, ka tas ļoti tā kā palīdzētu un, jā, ir kur augt, kur attīstīties, kur ieguldīt, jā. Nu tā. Jā, paldies. Tā kaut kādu struktūriņu arī ikdienai lielāku, bet, nu jā. Šobrīd, kamēr mēs te runājam, mani sāk bombardēt šie te tālmācības saiti. Es viņu iemetīšu arī, man sūta vienkārši cilvēki no malām. Es iemetīšu arī šeit čatiņā. Jā, to, kas mums ir patiesībā ļoti svarīgs visiem. Un labi, ka tas notiek. Jā. Un es skatos, Elīna, ka mums kā ģimeņu skolu apvienībai uz mums arī liek lielas cerības. Man te kaimiņi, kas tālmācībā, viņi arī nāk, Guna, ko jūs darīsiet, kas jums, kā jūs plānojat šo te risināt, ja? Mums kā tādiem risinātājiem tā kā jāpiedalās tajā visā, es tā saprotu. Lūk, tā ka tāda... Īstenībā tas tā diezgan nelabi, jo daudzi tā kā domā, ka viņiem aizliegs tālmācību, tad viņi nāks uz mājmācību. Bet mājmācība, kā mēs zinām, aizliegt var daudz vieglāk nekā tālmācība. Jā, tur jau tā lieta. Tāpēc es, piemēram, to redzu tā, ka mēs jau esam apdraudēti līdzās ar tālmācību. Mēs patiesībā esam uzreiz jau vienā maisā iekšā. Es to tā redzu. Nevis viņi iešu, ziniet, uz mājmācību, bet gan drīzāk, jā, mums arī klapēs. Tāpēc tas viss ir kopējās interesēs, lai mums ir tās izvēles iespējas, par kurām arī Zanda stāstīja ļoti skaisti, ja, ka ir iespēja vecākiem ārzemēs, ir vairāk iespējas vecākiem izvēlēties. Kādā veidā viņi savu bērnu mācīs. Un tā, ka tā. Jā, nu ko, Amanda, paldies par tavu dalīšanos. Man vēl ir jautājums, jā, Elīna, es jau jautāju, Amanda, tu piedāvā saviem bērniem bērnu dārzu un skolu ikdienā? Ir tādas sarunas jums? Ir bijušas. Nu, mums ir tā, par bērndārzu mēs tā kā izlēmām paši, ka nesūtīsim, bet arī bērni nav baigi prasīt. Nu, mēs esam runājuši par to, jā. Bet meitiņas ik pa laikam saka, ka varbūt uz skolu viņa tomēr grib, bet viņa negrib. Viņa negrib. Viņa jau iet mākslas un mūzikas skolā, un tur jau arī piedzīvo, kā tas ir būt skolā savā ziņā. Tieši tā, jā, manējie šodien visi 3 jo mans 5-gadnieks arī sācis braukāt uz mūzikas skolu, jau nedēļas 3 vai 4 pēc kārtas. Tā ka man ir brīvas pirmdienas. Bet jā, bet viņi tie, kas iet gan pulciņos, gan kādās sporta nodarbībās, dejās, vingrošanās vai mūzikas skolās, nu, viņi jau to pajūt nedaudz to visu to burziņu. Bet es tā vai tā piedāvāju. Jep. Es gribēju arī tā kā padalīties par tām attiecībām. Nu, tu prasīji arī, ja, man to jautājumu par to piedāvāšanu uz skolu vai bērndārzu. Es jau teicu, ka mēs savam tam 7-gadniekam šeit tad atgādinu, ka ir arī tādas izvēles, bet es gribēju pateikt, ka mans lielais puika, tad, kad viņam bija 1. klasē, viņš izteica vēlēšanos pamēģināt skolā. Un tad es viņam, diemžēl, teicu nē, jo tas sakrit ar Covidu, un es teicu, piedod, draugs, bet ja tev ir jāiet un jāsēž tur tajās maskās un testos un visu kaut kur, tad mēs to nedaram. Un tad, kad tas tā kā beidzās, tad 2. klasē viņš saka, tagad es gan gribu pamēģināt. Man bija tāds šociņš, protams, viņam nepatīk pie manis sākumā vai kā, kādas tās sajūtas, jā, arī kā vecākam ir, ja bērns to sāk izvēlēties, un tas tā pakāp apkārt, man ne, viņam vienkārši gribas zināt, kā tas ir,
Jo, ja lielā māsa jau bija gājusi uz skolu rakstīt kontroldarbus, tajā laikā mums bija sadarbība ar vietējo lauku skolu, kurā es pat esmu mācījusies visu savu bērnību. Un tad viņa redzēja, kā klasē notiek, un viņai nekādas vilkmes, protams, uz to nav, bet Kārlis nekad nebija to redzējis. Un viņam ļoti gribējās pamēģināt, jo visi deju biedri iet taču skolā un tā. Un viņš aizgāja, un mēs sarunājām ar skolotāju, jā, ka viņš tagad no mājmācības tomēr pamēģinās klātieni, un viņu ņēma tur atplestām rokām. Un pirmajās 2 nedēļās viņš tad aizgāja tur 3 dienas vienā nedēļā, 3 dienas otrā, lai pārklātos visas tās darba dienas, un viņš varētu izmēģināt, nu, tā kā katru mācību priekšmetu mācās skolā. Un tā dažās dienās viņš atnāca mājās un uzreiz pateica, ka es angļu valodu skolā nemācīšos. Es pie tevis mācīšos angļu valodu. Ok, labi, iet tālāk. Un tad mums bija 1 gadu, mums bija tāds hibrīds, kurā viņš gāja, nu, pusotru dienu nedēļā viņš gāja uz skolu, jo tās bija dienas, kurās bija sports, kas viņam ļoti patīk, un kur bija ļoti labi skolotāji. Un tajās dienās bija arī mūzika un teātris. Un tad, tā kā, jā, viņš arī izmēģināja šo te, kā tas ir sēdēt klasē, mācīties visiem kopā. Nu, viņš teica, ka viņam ir ļoti garlaicīgi. Tāpēc viņš izvēlējās tikai šīs te dienas, kurās nu, sports, teātris, tātad nu, visas tādas aktivitātes arī, kurās tu esi arī mazāk atkarīgs no citiem klases biedriem un viņu ātruma. Un tad nākamajā gadā viņš teica, ka nē, nu, tagad es eju atpakaļ pilnīgā mājmācībā. Bet kā bija attiecības ar vienaudžiem klasē? Vai viņš tā kā labi jutās? Un kas bija par iemeslu tomēr tādu galveno, ka vairs nē? Kāpēc galvenais vairs nē, bija tas, ka nomainījās sporta skolotāji un vairs nebija tā foršā skolotāja un vairs nebija motivācijas viņam iet dēļ tā sporta. Attiecības ar klases biedriem viņam bija labas. Protams, kā jau skolā, tur ir dažkārt visādi momenti, bet bija tā, ka viņš iedraudzējās arī ar tiem bērniem, kuri neiet, piemēram, dejošanā jau kopš, jo visi mani bērni dejo no kāda 3 gadu vecuma apmēram. Un līdz ar to viņi ar to vietējās kopienas bērniem sadraudzējas. Nu, vairāk vai mazāk, bet arī klasē, jā, viņš ieguva tur draugus, tad viņi tur nāca uz dzimšanas dienām un viens pie otra gāja. Nu, tādā ziņā nebija nekāda problēma tā kā sadraudzēties ar citiem. Bet jā, tā kā tieši mācīšanās ziņā viņam bija iespēja apzināti izvēlēties mācīšanos mājās un saprast to, ka tagad tā ir viņa izvēle un atbildība. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs varam izvēlēties daudz ko priekš bērniem, bet kad viņi zina, pat ja vecāki viltīgi to ir pasnieguši, bet viņiem ir sajūta, ka viņi to izvēli ir izdarījuši paši, nu tad tā ir viņu izvēle spēcīgākajā. Nu, redz, cik interesanti, jo jā, mēs tiešām regulāri piedāvājam bērniem. Viņi zina par skolu, ka tāda eksistē un ka dārziņi arī eksistē. Un kā citi draugi iet. Bet neviens nav sagribējis nekad tā nopietni. Kas ir vēl viena lieta, man ienāca prātā? Mēs taču esam, mājmācībniekiem ir tiesības iet uz skolu, uz konsultācijām katrā priekšmetā reizi mēnesī. Vai jūs izmantojat šīs iespējas tiekam, kam bērni mājmācībā, vai ir tādi priekšmeti, uz kuriem, piemēram, Zantas gadījumā sanāk tā, ka viņš varēja turpināt staigāt tikai uz tiem priekšmetiem un, nu, piemēram, reizi mēnesī, kur patīk skolotājs, ja? Vai kur vecākiem atkal kā, manā gadījumā es vācu valodu tomēr eju ar Gintu uz skolu. Nu, mēs īstenībā nākamajā gadā arī nomainījām skolu. Mēs vairs neturpinājām šajā mūsu lauku skolā, jo meitai tajā, tad, kad Kārlis pabeidz 2. klasi un pateica, ka, nu, šis ir viss, ja, nākos, kad viņš ir pilnīgi mājmācībā, tad māsai beidzās 4. klasa un viņai sākās 5., kuras skolas apstākļos nozīmētu staigāšanu pa kabinetiem, katru priekšmetu māca cits pedagogs un tādā veidā. Un es sapratu, ka es neesmu gatava katru tur mēnesi vai reizi 2 tikties ar tik daudziem skolotājiem un katram no jauna
skaidrot savas motivācijas, kāpēc mans bērns mācās mājās, kāpēc mums ir citādākā secībā lietas, kāpēc mēs kontroldarbus nerakstīsim skolas klasē, bet mājās. Jo tas, ka es par kaut ko vienojos ar skolas direktori, nenozīmē, ka ka tie skolotāji jutīsies ļoti saprotoši. Ja? Daži ir ļoti saprotoši un bija arī ļoti, ļoti atbalstoši. Mums bija angļu valodas skolotāji, kura ļoti labprāt pieņēma, ka bērni mācās pēc cita ātruma, jo viņi mācās tur papildus rozetes tonā, līdz ar to grāmatu viņi nav izņēmuši visu, bet tikai 6 no 9 nodaļām. Un viņa pat iedeva pārbaudes darbu šīm 6 nodaļām, nevis uz 9. Viņa pielāgoja mums pārbaudes darbus atbilstoši. Un tas bija ļoti, ļoti pretīm nākoši, un es to ļoti izbaudīju, bet, diemžēl, visi skolotāji tādi nav. Un, lai izvairītos no šīs te grūtības ar tiem daudzajiem skolotājiem, mēs nolēmām par labu citai skolai, mēs tagad jau esam tajā pamatskola būsim. Un arī dēlam es teicu, es saku, tu gribi palikt tā kā saiknē ar veco skolu, vai tu arī gribi pāriet kopā ar māsu uz šo te jauno, uz citu sistēmu. Nu, protams, ka arī viņš izvēlējās pāriet uz šo jauno, jo šeit nav tāda veida pārbaudes darbu, kā bija vecajā skolā, un tādā pašā uzskaitē justies. Nu, lūk, tā kā jā, mēs ar to arī beidzām izmantot šīs te regulārās konsultācijas tādā klasiskās skolas izpratnē. Jā, nu, es ļoti priecājos, ka tāda iespēja ir un tā noder, taču biežāk man pēdējā laikā ir tieši otrādi, ka es labprātāk skolas skolotājiem pateiktu, ka mēs kaut kā paši tiksim galā arī ar to secību, kādā ko apgūt. Jā, lai sevišķi otrklasniecei, lai nav tas temps tāds, kā viņiem ir tur, jo es zinu, ka viņa, piemēram, ap 4. klasi, viņa ļoti ātri varēs droši vien šīs te lietas izdarīt, kuras tagad forsē 2. Tā. Lūk. Nu, kas es gribēju Ailiņā? Es gribēju vēl par tām konsultācijām. Jā, mēs neizmantojam, jo mums vienkārši ir būsim skola, bet es atceros, ka bija pirmais bērns, tad man arī bija tā sajūta, ka kaut ko es noteikti tā kā nevaru iemācīt, vai tad laikam bija arī par socializēšanos. Es veidu vecāko dēli uz tā kā bērnu dārzu, uz dažām stundām, es neatceros, kurām laikam pēcpusdienu, un man likās angļu valodu tur mācīs un tā. Nu, tur arī bija tāds angļu valodas nodarbības un mūzikas nodarbības, un tagad es vedu, un tad es aizgāju paskatīties, kā tur notiek, ka tur tādā stundā parāda multenīti tikai. Nu, tad sapratu, ka laikam tā kā labāk, lai viņš paliek mājās, nevis vedu un speciāli braucu. Tā kā, un kad bišķiņ tā kā pastīties, varbūt kāda ir tā kvalitāte, varbūt mājās mamma arī var ar saviem veidiem to tā kā iemācīt. Un vēl par tādām, nu tā kā es, piemēram, saviem bērniem esmu teikusi, ka tā kā es viņiem mūziku nevaru iemācīt, tad viņiem ir jāiet tad mūzikas skolā. Nu, mums mūzikas skola ir mazliet savādāk nekā varbūt citās pilsētās. Nezinu noteikti, ka Guna nepiekritīs tam, kā es viņus tā kā uz to mūzikas skolu. Kāpēc? Tāpēc, ka nav tas, man nav bijis kā prioritāte, kā viņiem tur iet. Nu, galvenais, lai viņi kaut ko tā kā pamācās un viņi iegūst to skolas pieredzi. Man vienmēr ir paticis, kad Henijs zina, kā ir skolā, kā ir 40 minūtes nosēdēt tam vecākam bērnam. Vecākais bērns to zina, jo viņš ir gājis mūzikas skolā. Un viņš tā kā, viņam ir tāda mini skolas pieredzīte. Un, protams, ka forši, ka mums tāda laukos nosacīta ir tāda, varbūt vieglāka mazliet tā mūzikas skola, nekā varbūt citās vietās, kur tādas stingrākas prasības. Bet jā, tas arī ir kā veids, tā kā kaut kādas priekšmetus, kurus māma jūt, kad nevar paņemt vai nu kādu cilvēku palīgā, vai nu izmantot mūzikas skolu, mākslas skolu. Nu, sports arī, protams, ka ir iespējams, un arī jebkādu pulciņu ir iespējams tā kā aizvest un bišķiņ, es saku, outsourcēt šo pasākumu kaut ko tā kā nezinām, jā. Tāds. Jā.
Mazai atkāpēji pačukstēšu, ka es esmu tas mūzikas skolas pedagogs, kas arī no darba ir aizgājis tieši tā paša iemesla dēļ, ka es esmu tik ļoti nemierā ar to, kā tur viss notiek. Tieši tāpēc, ka šī te programma, pēc kādas visiem bērniem ir, tas ir jāprot. Jo man patīk, ka te pie manis atnāk kāds, un tad es redzu to cilvēku. Jā, viņš vēl ir maziņš, bet viņš ir cilvēks, un es skatos, ko viņam vajag, cik ilgi, vai tās būs 10 minūtes vai stunda, pusotra. Ja? Tas ir ļoti tā brīvi, un tā tam ir jābūt sevišķi ar mūziku. Un vēl, ka uzreiz ir jādabū kaivs no tā, ka tev kaut kas sanāk. Viņiem ir jāpajūt, ka viņam sanāk tagad. Nevis, ka sanāks pēc 3 gadiem, bet ka tagad sanāk. Jo mūsdienu bērnam tā pacietība vilkt garumā un tajā muštukā pūst pusgadu, grūti. Līdz kamēr viņam iedod saksofonu piekar klāt. Ja? Mans vīrs vienkārši māca šos šausmas klausās, kā viņi izturpūš. Mums ir 10 minūtes šajā saslēgumā, un varbūt ar to mums šodien pietiks. Kā jūs jūtaties? Kam palicis vēl kas ko teikt vai kas ko jautāt? Tāda šodien nav tik piesātināta mums tā tēma, bet tāda kopā pavadīšana laika drīzāk. Man tikai vēl viens jautājums par Kristīnu, kā es viņu sameklēšu. Es laikam, Elīna, kā mums ar Kristīnu, viņa ir aizgājusi un viņa gribēs. Es zinu. Tad es tev atsūtīšu saiti. Un ja kāds vēl gribēs šo te pusi no sarunas savā īpašumā, tad sakiet. Jā, varbūt kādai no jaunām mamām ir kādi jautājumi, es domāju, tas, kas... Dagnija, Nevita? Jā, ja ir jautājumi, kas mums tur bija, tā skaistā Dagnijas ģimenīte, kurai vēl neviens bērniņš neiet skolā, varbūt tur kāds jautājums ir, no kā sākt baidīties jau laicīgi, vai tieši otrādi, ka nevajag, vai arī Evitai, kam arī 4-gadnieks. Kā jums? Es gribēju pajautāt par to, kur dalījās māmiņa par to, ka tur katrā priekšmetā tā kā citas klases vielu mācās. Tur, tā es vismaz sapratu. Es gribēju vaicāt, kā tas tīri, tā kā, kā tas ir oficiāli pēc tās programmas, kā tas sajiet kopā ar to skolas programmu. Es varbūt palaidu garām, jo man tas fons visu laiku ļoti skaidrs, varbūt jau to minēju, es varbūt jau pārjautāšu vēlreiz, bet kā tas sanāk? Man liekas, ka bija tāds piemērs, ka, piemēram, latviešu valodā pēc 3. klases grāmatām, tur 4. klases, kā tas īsti ir uz papīra? Tā, laikam, tāds man jautājums. Jautājums drīzāk pie Zandes vai pie Līnas. Mums ir skolas. Jā, mama. Tas bija mans, un man jāsaka uzreiz, ka tas galvenais, primārais piemērs, tas ir par pirmsskolu, jā, par šo te saucamo sagatavošanas gadu pirms 1. klases, jo, tad vienkārši man dēls saka, kur tad es esmu, vai es esmu skolā, vai es esmu bērndārzā, un es saku, kad lasīšanā tu esi bērndārzā, un matemātikā tu esi pirmīšos, jo es viņam dodu, lai viņš varētu līdzināties lieliem, es viņiem dodu 1. klases matemātikas grāmatu. Un tāpēc man uzreiz ir jāsaka, ka tas papīros nekur nekas nav, un nav arī jāatrunā, jo pirmsskolā nav absolūti obligāti būt sareģistrētam ar skolu. Tas gan ir atkarīgs no pašvaldības, tur ir jāskatās, jo citur ir pašvaldības, kur bērniņiem ir jāpiereģistrējas bērndārzā, pat ja viņi grib būt mājmācībā. Bet ir pašvaldības, kur tas nav tik strikti. Otrs piemērs ir mana lielā meita šajā lietā. Viņai ir 6. klase, bet matemātiku viņa vēlēja. Kāpēc es visu laiku runāju par matemātiku? Izsprūku, piedošanu. Krievu valoda. Krievu valoda ir tā, kur viņai neiet raiti, un es ļauju viņai ņemt lēni, un viņa šobrīd skatās 6. klases vidū, bet viņa nobeigs 5. klases mācību grāmatu. Uz papīriem tas noteikti ir atkarīgs no skolas, kā skola pārbauda. Mūsu skolā vairāk mēs runājam par attīstību un progresu, nevis par konkrētu lapusi vai konkrētu mācību tēmas izņemšanu. Un tāpēc patreiz arī tas ir sakārtojums, jo mēs
rakstam liecības kā vecāki, un mēs kā vecāki arī veicam šo te atzīmju likšanu un novērtēšanu. Un, protams, ka es nelieku viņai 10 krievu valodā attiecīgi, bet izaugsme ir, viņa vienkārši notiek lēnāk. Nu, tā, es ceru, ka es varēju atbildēt tik, cik iespējams. Jā, man ļoti interesanti. Īstenībā tā ir skola būsim, ja? Jā, Zanda ir būsim. Jā. Bet es vēl paturpināšu. Es vēl paturpināšu par to, kad arī vecākās klasēs, ja tas bērns nav, mums ir bijis ar angļu valodu piemērs, mēs esam ņēmuši mazākas klases, tās angļu valodas grāmatas. Ja tas bērns, piemēram, labi, viņam jānokārto pārbaudas darbs, viņš nokārto to savas klases pārbaudas darbu, mums tā bija, nokārto savu klases pārbaudas darbu, varbūt, tā kā uz, nezinu, uz 5, 4, tā kaut ko izpilda tur, ja? Bet, mācīt, lai tu viņam tā kā mācītu, bišķiņ tā kā vajag atkāpties atpakaļ, nevis mācīt to, kas viņam, tā kā viņš nav vēl tādā līmenī, tu jau nevar arī ņemt, nezinu, tagad ņemtos, tāpēc, ka viņš ir 5. klasē, ņem 5. klases angļu valodu, bet viņam, nesanāk un neiet uz priekšu, tāpēc var arī atkāpties atpakaļ un pamācīt bišķi tā kā zemākas klases to grāmatu, nekas, ka viņš to pārbaudas darbu nokārtos, varbūt netik labi, bet galvenais, kā es vienmēr saku, galvenais ir sekmīgi, ja? Kaut ko tu esi mācījies, kaut ko tu zini, un mēs esam arī ar lasīšanu, nav bijis vecākais dēls tātad, nezinu, līmenī vai kā nokārtot, piemēram, tik ātri to pārbaudas darbu, cik citi kārto. Bet arī skolā ir tādi bērni, kuriem nav tā, ka viņiem viss iet. Tāpēc tas man tā liekas nekā, tā kā neierobežo paņemt varbūt mazākas klases kaut kādu vielu. Un īstenībā ir labi atkāpties, ja tu redzi, ka tas bērns nemāk, nezinu, matemātikā, viņam vēl neiet reizināšana, viņam jāatkāpjas tur, nezinu, uz atņemšanu, tad to vienkārši var izdarīt. Tā kā, man liekas, tas tāds, es nezinu, kurā skolā varbūt tā varētu būt problēma, kad tu mājās nevar tā mācīt. Teikšu tā, man tikai liekas, ka skolā tā varētu būt problēma, jo tas būtu droši vien, ka sarežģītāk pedagogiem un pilnīgi iespējams, ka kāds sāktu pretoties, bet mums nav bijusi vajadzība. Tik vien, ka es kaut kādos brīžos atļauju bērnam neizpildīt līdz galam vai tur kādu uzdevumu izlaist, jo es redzu, ka tas tagad nav mums aktuāli. Un tad es skatos, kā tie pedagogi rēģē, stress, bet vispār klusums, nekādu komentāru nav, vienkārši ieliek kaut kādu vērtējumu un visiem tālāk. Jā. Lūk, labi, kas vēl? Vēl ir 2,5 minūtes laika. Mēs varam paspēt pasmaidīt viens otram, atvadīties vai vēl kaut ko ātri paspēt pateikt, pajautāt. Jā, es domāju, ko nākamreiz runāsim. Kas tagad ir tāds aktuālais? Atkal, jā, tātad piedāvājam tēmas, rakstam arī vēlāk mums privāti, man vai Elīnai, un skatāmies, ko mēs varam vēl tādu forši apspriest. Man bija doma par to, ka piemēram, Baibas Tikutas jaunākais puisis ir aizgājis skolā pēc 6. klases, nevis uz tālmācību, bet tieši uz skolu. Un tāda versija mums runājot ar Andra dēlu, nebija. Ja? Mums bija tas tālmācības pāriešana vairāk akcents likts. Bet uz skolu, kas to zina, šobrīd varbūt ir aktuāli. Varbūt kāds ar to nedrošo tālmācības modeli šobrīd varētu arī gribēt mēģināt skolu, un tad tā tēma ir svarīga. Par šo varam padomāt vai kaut ko citu. Tā ka, ja vēl ienāk prātā, rakstam, sakam, Annija, tev paldies visiem par dalīšanos, par foršo būšanu kopā. Man vienmēr prieks ar jums satikties. Dagnija, tev arī paldies. Un lai visiem veicās, lai tie mazie mīļie foršie bērni, kuriem vēl nav sācies nekas tāds nopietns, lai viņi izbauda savu bērnību. Vēl 1 minūte mums ir.
Lūk, tā kā jā, par tām nākamajām tēmām, tātad turpinam gaidīt ziņas un ierakstus mēs šādi varam taisīt. Es esmu par, ja kāds būs pret, tad arī risināsim. Paldies tev, Guna! Labi, paldies visiem! Un balsojam, jā, par tālmācības iespēju saglabāšanu.